31. maijs. Tātad zemenes, ja, siltumnīcā. Čudo Ļihonosova. Šeit ir kāda no Zefīrs vai Kortma, ja. Šīs ir Narindārze. Šeit mums ir Kupčiha. Kupčiha ir šādas. Tā ir Zempļunika. Stīgojošās mēnežzemenes. Tā šeit mums arī bagātīgi ražo. Un tad ir Penelope. Ļoti skaistā ziedētāja, ja? Tur ir ļoti daudz, jā. Arī virsū. Viss tās kartupeļi labāk par tomātiem aug šogad arī. Siltumnīcā. Vīnoga. Šeit ir Diāna. Tā jau ir smaržīgākā uga. To varam kā podu nest mājā arī pa laikam. Un smaržos visa istaba. Otrā siltumnīcā te mums malā augsnē ir. Tad Penelope. Kupčiha. Arī jau ražo. Un jau arī pirmie zirņi pakstīs. Nu, tie ir parastie. Jāēd jau ir jaunākas pakstas, ja. Čīkstuļu laimiņš. Tāds izcils eksemplārs. Nu, zemena rozā ziediem. Nu, pa šiem gadiem nekāda dižā raža nav. Tā kā tur arī būs pārākas tās mēnežzemenes. Pirmie kartupeļi arī zied uz lauka jau, kas izdzīvojuši pēc plūdiem, ja, tur. Lavandas sāk zaļot jau. Un šeit zied mums tātad vienā pusē mums ir Penelope, kā redzams, ar ļoti skaistiem ziediem, tātad. Otrā pusē Kupčiha. Un tālāk tur vēl ir pārējās divas Diāna un stīgojoša. Bet, nu, šī ir visskaistākā ziedētāja.